Latvija šodien. Sveiki! Mēs atkal tiekamies sestdienas rītā, raidījumā Latvija šodien. Tuvāko pusstundu kopā ar jums būšu es, Agris Drulskalns, un es jums pastāstīšu par veiksmīgiem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Alus nelielās devās ir pat ieteicams veselībai. Tas nesatur taukus un holesterīnu, mazina stresu un palīdz novērst sirds slimības, kā arī uzlabo asins cirkulāciju. Visiem tiem, kuriem rūp savu veselība un ir vēlēšanās relaksēties pašā Rīgas centrā, iesakām apmeklēt restorānu Beer House. Tas nav krogs vai bārs, šeit apmeklētājiem sniedz augstākās klases apkalpošanu. Garantējam, ka pat visprasīgākais viesis no restorāna aizies ar labākajām sajūtām, turklāt ar domu atgriezties. Protams, plašā izvēlē ir labākās alus šķirnes. Alus no Maldugums, Pohjelas Igaunijas alus darītavām un plašās Eiropas. Jau rudenī Beer House vērs vaļā alus pagrabiņu, kurā varēs izbaudīt Eiropā slavena Aldara brūvējumu. Restorāns iekārtots vācu stilā un ēdienkarte jūs noteikti patīkami pārsteigs. Jūs varat izbaudīt ēdienus, kurus piedāvā pats šefpavārs, cūku stilbiņu, pīli Bavārijas gaumē, kā arī sulīgu firmas desu asortī izlasi Beer House. Beer House ir restorāns klientiem, kuri lieliski zina, ko vēlas. Ik viens ir gaidīts Lāčplēša ielā 12, un jūs izjutīsiet vāciešiem raksturīgo viesmīlību un rūpes, kas noteikti liks atgriezties kopā ar draugiem un nevienu reizi. Savs darbs ir jāmīl, tad arī klienti jutīsies lutināti. It īpaši saņemot augstākās kvalitātes preces, praktiski bez uzcenojuma. Kur šādu uzņēmumu meklēt? Skatāmies! Mēs atrodamies firmā Mauriņš, Ozolniekos, Rīgas ielā 20. Uzņēmums jau visā Latvijā ir slavens ar dažādām dārza precēm. Tādēļ arī savulaik 2011. gadā guvis nosaukumu Mauriņš. Strādājam ar ražotājiem patiešo, un arī mūsu veikala sortiments ir ļoti atšķirīgāks kā citur Latvijā. Mēs piedāvājam kosmētiku no Francijas. Tā nāk no Francijas dienvidiem, bez parabēniem, ļoti kvalitatīva. Vedam zeķu bikses iekšā. Zeķu bikses mēs vedam arī dažādas, no 3 firmām ņēmām itāļu arī, kas ir ļoti arī kvalitatīvas. Strādājam, lai būtu arī jaunais sortiments, jaunās kolekcijas, lai viss būtu, lai sekotu modei, lai notiktos, lai sieviete mums Latvijā būtu moderna, un varētu izvēlēties arī to, kas visur citur pasaulē ir. Tuvojoties vasaras sezonai, ik katra sieviete vēlas izskatīties īpaši. Mauriņā zina, kas īstām dāmām ir vajadzīgs. Piedāvājumā ir krūšturi un pelkustīmi. Pelkustīmi ir ļoti interesanti, ka viņi ir apusēji velkami. Cilvēks var mainīt abas puses, gan vienu, gan otru, mainot krāsas, un arī krūšturi ir dažādi sasienāmi, 3 veidos sasienāmi, un līdz ar to cilvēkam neapnīk tas krūšturs sievietei, Mauriņā pieejamā apakšveļa un pelkustīmi ir mīksta materiāla, turklāt neiztikt bez siešķīgajām mežģīnēm. Uzņēmums nodarbojas ar vairumtirdzniecību un ir vīlušies kolēģos, kuri precēji uzliek pārlieku lielus procentus, uzsverot, ka Mauriņā šādu praksi nepielieto. Man tas pašai ļoti patīk, kad tu piedāvā kaut ko labu, cilvēks atnāk un priecīgs atnāk atkal vēlreiz atgriežas tajā veikalā atpakaļ, jo tas ir būtiski, noturēt klientu, lai viņš būtu apmierināts. Cik gan patīkami redzēt tālu un skaidri. Ja mums cilvēkiem ir iespēja apmeklēt atsvārstu, ko darīt kaķim, sunim vai pat kāmītim, parādīsim, kur meklēt specializētu palīdzību savam labākajam draugam. Imantas sirdī Slokas ielā 134A jau 8. gadu atbildīgie dzīvnieku saimnieki savus mīluļus ved pie profesionāliem ārstiem uz veterināro ambulanci Toto. Tieši šeit profesionāli dzīvnieku ārsti zina, kā palīdzēt brīžos, kad mīlulim ir sašķobījusies veselība un, protams, darīs visu, lai jūsu mājdzīvnieks nesaslimtu. Un kuram gan vēl uzticēt savu labāko draugu, kā ne cilvēkam, kuram veterinārija ir sirdslieta?
Veterinārajā ambulancē dzīvnieki nonāk ne tikai profilaktiskiem mērķiem, bet arī tad, ja noticis nelaimes gadījums vai mīlulis saslimis. Piemēram, kā šim sunītim gadījies salauzt ķepu, kamēr saimniece bijusi darbā. Itin katrā situācijā dzīvnieku mediķi cenšas palīdzēt pēc labākās sirdsapziņas ar saudzīgākajām un efektīvākajām metodēm. Tradicionālā medicīna nereti slimību nomāc, nevis izārstē. Tādēļ šajā klīnikā ķērušies pie mūsdienīgām radikālām metodēm, lai palīdzētu ik katram dzīvniekam izvesaļoties. Turklāt pieejama arī redzes pārbaude. Ik katram dzīvnieka saimniekam vajadzētu atcerēties, ka galvenais ir parūpēties par savu mīluļu veselību jau laikus un atrast savu īsto veterināru ārstu. Latvija šodien tūlīt viesosies restorānā, kurā visgaidītākie ir tieši bērni. Vai iespējams, ka tepat Mārupē, kamēr vecāki bauda gardus ēdienus, viņu bērni atpūšas pasaulē lielākajā spēļu laukumā? Sveiki! Mani sauc Andris Rumīts. Esmu ģimenes restorāna Hercogs Mārupē un ģimenes restorāna Hercogs Jelgavā saimnieks un namatēvs. Jelgavā ir tāda lielāka pieredze, 5,5 gadi. Mārupē mēs esam pavisam jauni. Ģimenes restorānā Hercogs īpašnieks šefpavārs Andris Rumītis, stāžējoties amerikāņu restorānā Itālijā, guvis tik bagātu pieredzi, ka spēja pārsteigt ik katru viesi un apmeklētāju, jo īpaši pašas mazākos, kuri maltītes izvēlē, nereti ir viscimperlīgākie. Ideja ļoti vienkārša. Pašam ir 2 mazi bērni, arī kompanionam ir mazi bērni. Kā mēs dzīvojam, lai bērniem būtu labi. Šeit mēs varam uzņemt kopā ar āru terasi līdz 200 viesiem, klājam banketus, atbilstoši katra cilvēka vēlmēm. Varam arī uzklāt banketus klienta mājās un arī kosmosā, ja nepieciešams. Tā kā ģimenes restorānā ļoti rūpējas par bērniem, viņu veselību arī maltīti gatavo tikai no veselīgiem produktiem. Mums bērniem ir īpaši izstrādāta ēdienkarte un viens no plašākajiem rotaļu laukumiem pasaulē. Svētdienās mums ir ļoti iecienīts brančs ar ģimenēm, bet lūgums rezervēt saulaicīgi, jo nereti jau trešdienās branča rezervācijas tiek atteiktas. Vasaras sezonā ģimenes restorānā sagaidāmi gardēžu vakari. Turklāt bērni varēs izklaidēties piepūšamajās atrakcijās. Tās sarūpēts visa vecuma bērniem. Ja sanāk jums ciemoties Jelgavā, tad neaizmirstiet arī par mūsu pirmo restorānu Hercogs, kurš atrodas Hercoga Jēkaba laukumā, blakus kultūras namam, pašā centrā. Tur arī esiet ļoti laipni un mīļi gaidīti. Visi tiek ļoti mīļi gaidīti arī Mārupas ģimenes restorānā Hercogs. Mūs ir ļoti viegli atrast, atrodamies pie pašas vidusskolas. Tad atnāciet vienreiz, lai atgrieztos vienmēr. Piens no latviešu zemnieku saimniecības pārtop gardā, veselīgā kalnu sierā, kuru iecienījuši cilvēki jau no visas Baltijas. Paskatīsimies, kur top šis siers, kur iespējams arī jūs no rīta likāt uz savu brokastu galdu. Cilvēks piena produktus iepazinis jau pirms teju 4000 gadu. Mūsu valstī pirmās ziņas par sieru parādījušās 16. gadsimta sākumā, kad saimnieces nolēmušas eksperimentēt un biezpienam pievienojušas olas, sviestu un ķimenes. Izstrādājums vēl joprojām ir viena no iecienītākajām lielu un mazu gardēšu maltītēm, jo īpaši, ja siers ir veselīgs, kalcija bagāts un dabīgs, kāds tas top Saldus pusē, nelielajā Nīgrānas pagasta ražotnē Kalnu piens. Kādu sieru, kā ražot, tas viss tāpa pamazām procesā un esam nonākuši līdz mūsu 5 sieru veidiņiem, kalnu sieram un 3 kūpinātajiem sieriem. Uz ražotni plūst tonnām gotiņas laukums no vietējām zemnieku saimniecībām. Pienam jābūt traknam, lai gala produkts būtu ne tikai garšīgs, bet arī veselīgs.
strādājam uz to, lai būtu bez konservantiem, bez krāsvielām šis te produktiņš, lai būtu patērētājiem patīkams un pieejams jebkuram patērētājiem, jebkurā vietā. Siers ir veselīgs visai ģimenei. Tas lieliski palīdzēs stiprināt organismu. Ja izvēlaties kādu no kalcija bagātajiem kalnu sieriem, ikdienas varat būt droši, ka baudot garšu buķeti, jūsu sirds kļūs spēcīgāka, tāpat kā kauli, un kas nav mazsvarīgi, arī zobi izturīgāki. Zinātnieki ir pierādījuši, ka siers var būt lielisks palīgs cīņā ar kariesu. Par kalciju runājot, ciparos mēs nenosauksim šo te skaitli, jo siers, kā visiem zināms, ir ļoti liels kalcija avots organismam. Un zinot to, ka mēs izmantojam tikai vietējo ražotāju pieniņu, kurš ir bagātīgs ar šīm te kalciju un minerālu vielu saturu, tad varam arī teikt, ka šis mūsu siers arī bagāts ar kalciju. Kalnu piena ražotnē kā pamata recepte ir iecienīta puscietā nogatavinātā siera ražošanas standarts. Tāpēc tieši kalnu sieram raksturīga augsta kvalitāte un dabīga patīkama garša. Lielākais gandrījums ir tas, ka bērni novērtē šo te produktu, ka varam droši teikt, ka drīkst bērni šo te produktu lietot, ka nav konservanti, nav krāsvielas, ka nav marķējumos jānorāda speciāli, ka tas satur tādu krāsvielu vai šādu krāsvielu, ka to drīkst bērns lietot. Tikai izcila meistari ir pārliecināti par katru siera rituli, kurš nonāk pie gardēžiem. Nevelti tas ir pieprasīts arī ārpus mūsu valsts robežām, un iespējams par mūsu uzņēmumu jau tuvākajā nākotnē runās visā pasaulē. Par mūsu produktu jau interesēs ne tikai Latvijas un Lietuvas tirgus, bet arī Amerika. Ieinteresēti ir, esam nogādājuši arī paraugus, ir ieinteresēti mūsu produktā. Noteikti lielākā daļa no jums zina, kāda ir sajūta apdzinot pirkstus. Nav patīkami. Tādēļ pirms pilnvērtīgi ķerties pie darba, ir jāapdomā par darba drošību. Kādas ir šīs sezonas jaunākās modes tendences? Skatāmies! Ik katrs celtnieks vai cita arodu meistars, kurš vēlas savā darba vietā justies ērti un arī pasargāts no laikapstākļu ietekmes, ir regulārs Tāmraks klients. Veikalā plašā klāstā pieejamas pazīstamas un kvalitatīvas preces, uguns un darba drošībai. Latvijā pirmais veikals atvērts pirms 3 gadiem un ir jau pierādījies, ka Latvijas tirgu vairs neapmierina lēts un nekvalitatīvs piedāvājums. Tāpēc Tāmraksta veikalos iepērks pat visprasīgākie klienti. Šis veikals ir īpašs ar to, ka mēs piedāvājam apģērbu tieši varbūt vairāk celtniecībai. Protams, var nākt arī cilvēki, kas vēlas sev mājās kaut ko darot, apģērbties ērti un lai būtu ērti strādāt. Pēdējos gados Tāmraks arvien vairāk ir attīstījis savu preču sēriju, kur raksturo vislabākie materiāli un labs izskats. Augstajā kvalitātē ir gadiem ilga piemērošanās klienta vajadzībām un vislabāko risinājumu meklēšana. Katrs džemperis ir testēts un pārbaudīts darbā. Katra kabata ir pārdomātā vietā, lai noliecoties, pietupjoties, lai viss būtu ērti un netraucētu. Katra kabata ir piešūta vairākas reizes, ja viņas praktiski ir nenoraujamas. Tātad vasaras sezonā būs sekojošas akcijas, kad iegādājoties jebkuras Snickers bikses, jūs dāvanā iegūstiet šādu te arī džemperīti. Tātad. Veikalā plašā klāstā pieejams arī atstarojošs darba apģērbs. Tātad, ja kā jūs noteikti objektā būsiet tā kā drošībā nosacīt, varētu tā teikt, jo, ja uz tumšu apģērbu tiek uzvilkta veste, ar vesti jūs noteikti kaut kur varat aizķerties aiz kaut kādas sastatnes vai aiz naglas. Un šajā te jūs esat jau redzams un veste jums nav nepieciešama. Vestes gan noteikti noderēs gājējiem un velosipēdu turētājiem. Turklāt noderēs arī atstarojošas bikses vai kombinzons. Un apaviņi arī mums ir ļoti, ļoti dažādi. Arī var nākt jebkurš un izvēlēties, kādus vien vēlas. Piemēram, šiem te būs necaurdurama zolīte un arī drošības pungaliņš. Šeit atradīsiet arī labāko, lai pasargātu savu īpašumu no ugunsnelēmēm. Gandarījumu rada, kad
Mēs varam apmierināt prasīgus klientus, jo tāda arī ir, kuri tiešām grib kvalitāti, kuri zina, ko nozīmē kvalitāte. Jūnija beigās gaidām veikala Tamreks atvēršanas svētki Liepājā. Līdz ar to Latvijā darbosies 6 veikali, kuros iegādājumās preces un apģērbi atvieglos jūsu ikdienas soli ne tikai darbā, bet arī mājās. Ja vēlaties palutināt savu ģimeni un vēdera labsajūtu uzticēt profesionālam Jūrmalā, mēs zinām, kur jums doties. Bistro atrodas pašā Jūrmalas sirdī Majoros starp turistiem, tik iecienīto Jomas ielu un Jūrmalas pilsētas muzeju. Bistro lozungs ir ātri, lēti un garšīgi. Tas ir ietver, teiksim, mūsu ēdienkarti. Ēdienkarte mūs sastāv no vienkāršiem saprotamiem ēdieniem. Bistro ir liela ēdama zāle, 2 banketu zāles un vasaras periodā plaša terase ar galdiņiem, lai apmeklētāji nesteidzoties varētu izbaudīt savu maltīti svaigā gaisā. Tagad sāksies turisma sezona, ka mums jau ir pietiekušās jau grupas. Tātad no Igaunijas ir no Lietuvas jau aizņem datumiņi. Mēs varam uzņemt līdz 100 cilvēkiem vienlaicīgi. Savukārt mazā banketu zāle ar vietu skaitu līdz 8 cilvēkiem paredzēta nelielām pusdienām, vakariņām, formālā vai brīvā atmosfērā ar patīkamu mūziku un personīgu apkalpošanu. Bistro atsaucīgais kolektīvs gaida jūs ciemos jau šodien, lai pilsētā uz viļņa padarītu jūsu dienu saulainu un neaizmirstamu. Raidījuma turpinājumā aicinām jūs paviesoties viesnamos, kurus iecienījuši ne tikai mūsu paši atpūtnieki, bet arī kaimiņu zemes ļaudis, pat no Austrālijas. Ar ko šīs vietas ir unikāls? Ideāla vieta, brīva gaisotne, ļoti labs ainavisks iekārtojums, garani gar Ventas krastu, plašums, brīvība, laba komanda. Ar sajūsmu par viesnamu Ventas krasti atsauksmēs raksta cilvēks, kurš šeit bijis 2 semināros. Šim viedoklim piekrīt 100 cilvēku, kuri ļāvušies Ventas krasta burvībai un baudījuši mirkļus, kad apstājies laiks. Labsajūta, par kuru viesnama īpašnieki rūpējušies 7 gadu garumā, ir nenovērtējama. Turklāt lieliski atpūtīsies ne tikai ģimenes, kuras neviens netraucēs atpūšoties kempinga mājiņās, bet arī sporta spēļu dalībnieki. Viesnama teritorijā var justies brīvi vairāk nekā 200 cilvēku. Kempingu mājiņās ir padomāts, lai ērti būtu pat 9 cilvēkiem vienlaicīgi. Tajās ir ne tikai virtuve un viss nepieciešamais, lai nebūtu jāuztrauc par higiēnu, bet arī grils gaļas cepšanai. Savukārt rudens sezonā šeit ir iespējams rīkot seminārus, konferences pat vairāku dienu garumā. Ja vēlēsieties viesnamā, jūs gaidīs ne tikai ērtas guļvietas, bet arī veselīgas un gardas maltītes. Vasarās šeit pirmos laulības dzīves mirkļus bauda jaunlaulātie, kur nu vēl labāku vietu ārpus pilsētas trokšņa un steigas. Tūmā esošā Venta vilina makšķerniekus, izbaudīt savu hobiju un vakaros gatavot īstu zivju zupu. Nevelti, tieši uz Ventas krastiem ik gadu dodas viesi no Somijas, Krievijas, pat Austrālijas. Viņi zina, kur meklēt vislabāko vietu relaksācijai un sevis palutināšanai jebkurā gada laikā. Domāju, ka daļa mūsu skatītāji paši aizdomājās, ka šādu skaistumu var iestādīt un izaudzēt savos dārzos. Turklāt jaunākās modes tendences liecina par to, ka cilvēks vēlas un audzē sev veselībai vērtīgas lietas pie mājas, nevis dodas uz tirgu. Vieta, kur sajusties gluži vai kā augu paradīzē, ir tepat Rīgas pievārtē. Latvijā audzēti augi, kuri mērķtiecīgi raugās debesīs vai arī ir nokarani. Tas viss zaļnieku stāda centrā. Pirms vairāk kā 20 gadiem mans tēvs zaļniekos Jelgavas novadā izveidoja, faktiski sāka radīt kokaudzētavu, kurā ar aktīvu darbu, ar aktīvu un smagu darbu šobrīd ir kļuvusi par tādu kokaudzētavu, kas var lepoties tiešām ar visplašāko kokaugu
pavairošanu un arī audzēšanu. Kokaudzētāja specializācija ir tieši lapu koku potējumi, kā arī dažādu košumkrūmu pavairošanu un audzēšanu. Zaļnieku stādu centrs piedāvā ne tikai skaistumu krūmus un dažādu puķu veidus, bet arī augus, kurus varēsiet izmantot praktiski. Jautājumā par to, ko nedrīkst kopā stādīt, nākās teikt, ka tāpat kā visdažādākie cilvēki var dzīvot kopā, tā stādīt var kopā arī visdažādākos augus. Atkarībā no tā, kādi šie augi vai kādi šie cilvēki, kas dzīvo kopā, tam vairāk vai mazāk vajag pūļu, lai šie divi pilnīgi dažādie varētu dzīvot kopā vai divi līdzīgie. Un tad, ja viņi labi un saticīgi dzīvos un būs ļoti piemēroti un atbilstoši viens otram, tas noteikti papildus pūles šai kopā dzīvošanai prasīs mazākas. Bet jūs, protams, varat mēģināt iesēt burkānus apkārt savam rožu krūmam un paskatīties, kas no tā iznāks. Jūs noteikti to pārbaudiet. Bet pārējās dārza vietās jūs noteikti pārdomājiet, vai jums ir nepieciešams visā dārza teritorijā pirmām kārtām ļoti plakans reljefs, ļoti luts un līdzens. Vai jums ir nepieciešams pasaukt kaimiņu buldozeristu, lai viņš to visu nolīdzina, pirms jūs sējat savu zālienu pa visu platību un pēc tam skrienat pakaļ pļaujmašīnai. Varbūt, ka tā vietā jūs varat izvēlēties pašu savu galveno visvajadzīgāko vietu, kur jūs iesējat un veidojat to mauriņu tādā veidā, kā viņš izskatās vislabāk. Un tiešām pēc visiem priekšrakstiem kā zālienu veido, bet pārējās vietās, visu pārējo dārzu jūs varat stādīt ar krūmiem, krūmu formām, kas līdzīgi kā zāliens, tikai 1, 2, 3 un 4 stāvu augstāk aizņem. Vai nu kā kupenes, vai nu kā gludi nocirtas formas. Jau tuvākajā nākotnē būs iecienīti tieši tāda veida dārzi, kur izaudzēt garšīgus un veselīgus produktus, kombinējot tos ar skaistuma augiem. Jaunākās modes tendences pasaulē un arī Latvijā lielā mērā saistās tieši ar veselību. Un pēdējā laikā cilvēki vairāk un vairāk saprot, ka veselīgus, kas pamatā, kas ir uzturs mūsu veselībai, viens no galvenajiem. Un šo veselīgu uzturu mēs nevaram nenopirkt nevienā veikalā, kā tikai vislabāk izaudzēt paši savā dārzā. Un līdz ar to arī pēdējos gados arvien vairāk un vairāk palielinās tieši pieprasījums pēc augļus dodošiem augiem. Un līdz ar to arī mēs sekojam šai modei līdzi un pie sevīm to piedāvājam. Profesionāļi neļaus apmaldīties starp tūkstošiem stādu un palīdzēs piemeklēt tieši jūsu dārzam piemērotāko un labāko. Vasaras sezonā, it īpaši atrodoties pludmalē, ir ļoti svarīgi parūpēties par savu veselību. Kur un kā atrast cepuri, kas vienlaikus pasargās jūs no saules stariem un liks labi izskatīties. Cepures ir tās, kas spilgti izceļ katra cilvēka individualitāti un gaumi. Tās piešķir savu veidu ociņu ik katrai personībai. Vasaras sezonā krāšņas, spilgtas, elpojoša materiāla galvassagas būs jūsu labākais draugs. Kur tās meklēt? Pašā Rīgas centrā Barona ielā 93 esošajā veikalā Regīna A. Šī gada aktualitāte ir dažāda veida un piegriežņu cepures, kuras tapušas izmantojot smalkos un veselīgos rīsu salmus. Materiāls kombinēts ar dažādiem audumiem, lai pasargātu seju un kakla daļu no saules stariem. Šogad modē ir dažāda veida platmales. Tās ne tikai saudzēs valkātāju, bet arī piešķirs jūsu tēlam sava veida noslēpumainību. Veikals Regīna A gaida tieši jūs Krišjāņa Barona ielā 93. Ja ir skaisti cepuri, jāpadomā arī par ērtiem apaviem. Tūlīt dosimies uz veikalu, kur zīmola apavus var iegādāties ik katrs. Ikdienas steigā ik katrs izvēlas ērtākos apavus, lai iešana būtu vieglāka, kājas nenokurtu un visas dienas garumā būtu labs noskaņojums. Jau ilgus gadus visā Latvijā uzņēmums Venda 2 ir vēris veikalu durvis vispieprasīgākajiem klientiem. Turklāt preču sortimentu papildina katru nedēļu atbilstoši sezonas pieprasījumam. Veikalos vienmēr atrodami slavenu zīmolu ražojumi. Jums noteikti liks patikā pasmaidīt, ieraugot cenas.
Mazlietoto apavu veikalu tīklā ik katrs var atrast vispiemērotākās kurpes, laiviņas vai apavus sportam. Turklāt preču sortimentu papildina katru nedēļu atbilstoši sezonas pieprasījumam. Veikalu plauktos atradīsiet tikai kvalitatīvus un koptus apavus ne tikai vīriešiem un sievietēm, bet arī bērniem. Ir padomāts arī par cilvēkiem, kuri parastos apavu veikalos nevar iepirkties, jo nav pieejami lielie izmēri. Vendadīvu veikalos ik katrs no jums ir laipni gaidīts. Turklāt jums laipni palīdzēs atrast tieši to, ko sirds kārojusi un kas jūsu pēdām būs vissaudzīgākais un ērtākais. Šajā reizē tas arī viss. Paldies, ka skatījāties! Sekojiet informācijai sociālajos tīklos, kā arī jautājumu uz nākamo konkursu meklējiet Draugiem LV un Facebook lapās. Uz drīz tikšanos!